mēs varam atkal mierīgi dzīvot meža pļaviņā. Badā visi līdzekļi labi. Kāpēc visi kukaiņi vēlas dzīvot meža pļaviņā? Tāpēc, ka mēs, protams, to aizsargāt. Ko mēs esam sargājuši? Mēs esam aizsargājuši ūdeni, kas ir dzīvības avots. Vārdas dīķis ir mūsu mīļākā izklaides vieta. Par ko mēs vēl esam rūpējušies? Par dabu. Un vidi. Kas mums patīk? Visi, kas vēl mums labu. Un pret ko mēs cīnāmies? Pret tiem, kas vēl mums ļaunu. Piemēram, pret briesmīgo kograuzi. Kur viņš ir šodien? Sēž būrī. Kam par to ir jāpateicas? Burvju āboliņam, kuru viņš bija nozadzis un kurš vērsa savu spēku pret kograuzi. Mēs dosimies apskatīt ļauno kograuzi. O, kas tad tas? Neviens vairs neievēro sarakstu? Vari gulēt tālāk, Oskarābus. Mēs dosimies pie briesmīgā kograuža. Sēžot krātiņā, viņš man traucē atpūtu. Kograuzi, kā tev patīk dzīve meža pļaviņā? Pagaidiet tik, ka tikšu laukā un apēdīšu jūsu skolu. Vai izkļūtu no būra? Tev jākļūst par labu kukaini. Ne par ko. Tagad es esmu brīvs. Es aprīšu cikādas kundzes skolu. Kas te tā frokšņo? Tas esmu es, Oskarābus. Cikādas kundze tevi atbrīvoja? Nē, es pats izkļuvu ārā un nāku ēst skolu. Domā, ka es to pieļaušu? Es esmu stiprāks par tevi. Tas vēl jānoskaidro. Cik viņš drosmīgs. Oskarābus prot uzupurēties. Kaut nu viņš to pievērētu. Es tak teicu, ka esmu stiprāks. Un tagad mani gaida maltīte. Pienākusi kārta klasei. Tūlīt pat apstājies. Tu nevari mani apturēt, pat ar burvju āboliņu mārīt. To mēs vēl redzēsim. Uz priekšu. O, kas te notiek? Tas nav ēdams. Viss ir ciets kā akmens. Man likās, ka meža pļaviņā aug labākie koki pasaulē. Tā arī ir, un es to pierādīšu. Tā kā tev tik ļoti garšo koks, tu vari pieēsties līdz kaklam. Viņi aizvediet kograuzi uz priežu mežu. Tā taču ir mūsu māja. Viņš to nograuzīs. Viņš apēdīs vecos kokus, tāpēc jauniem atvasēm būs vieglāk augt. Tā ir laba doma. Beidzot kaut kas ēdams. Es vairs nevaru. Ēd? Tu vēl neesi visu apēdis. Vesels mežs man ir par daudz. Liekas, viņš ir pārēdies, un tagad viņam sāp pēders. Viens labs darbs veicina otru. Jaunais kograuds vēl nekad nav bijis tik noderīgs. Jā, un Mārīt pareizi darīs, sodot viņu par ļaunajiem darbiem un liekot viņam apēst vecos kokus, kas traucē augt jaunajām atvasēm. No kograuds vairs neuzbruks lielajai gobai. Un cerēsim. Jā, es vēl nekad neesmu redzējis tik ēdelīgu radījumu. Šie vecie koku stumbri ir labāki par lielo gobu. Viņš aprīs visu mežu, un kad meža vairs nebūs, viņš apēdīs mūs. Tu tā domā? Es ticu savām acīm, un tāpēc man paliek bēdīgi ap sirdi. Kā veicas kograuzi? Ļoti labi. Pārāk labi. Kā tas var būt? Viņš rī neticamā ātrumā, un norīs vienu platību, viņš ķeras jau pie nākamās. Vēl gribu ēst. Vēl, ātri. Kas tālāk? Viss kograuzi.
Kā tā? Es esmu tikai sācis iestiprināties. Te vairs nav vecu koku. Neviena paša? Nē. Un tagad tu esi brīvs. Brīvs? Es negribu būt brīvs, es gribu palikt meža pļaviņā, kur aug tik gardi koki. Nu, varbūt, bet tu esi kaitīgs kukainis, kas iznīcina arī labos kokus. Ātri, Mārīt, ātri, Mārīt! Kas noticis? Mums jāsteidzas uz dīķi. Vārde ir iekļuvusi nepatikšanās žiglā. Dviņi, pieskatiet kograuzu, lai viņš aiziet no mūsu pļaviņas. Kārtējais nepatīkamais darbs. Es zināju, ka reiz šī vecā laipa sabruks. Kā tu jūties, Vardīt? Esmu iesprūdusi. Man radās doma. Es zinu, kas tev ienāca prātā, Cikādas kundze. Oskar abus ātri skrien pakaļ kograuzim un ved viņu šurp, kamēr nav par vēlu. Apķērība ir mana stiprā puse. Lielā goba. Nolāpītais kograuzis. Neviens mani neapturēs. Es apturēšu gan. Izdari kādam pakalpojumu, un tā ir atlīdzība. Diemžēl šādā stāvoklī kograuzi mums nepalīdzēs. Pagaidi, tūlīt viss būs kārtībā. Nē, ūdens man nepatīk, man patīk tikai koki. Pirmoreiz mūžā man kāds aplaudē. Tu saproti? Nē. Kograuzi, tu vari palikt mūsu pļaviņā? Tiešām? Jā, bet ar vienu noteikumu. Visu, ko tu teiksi, Mārīt. Tu palīdzēsi Vardei uzbūvēt jaunu laipu. No jauna koka? Jā, tikai neaprīto. Kāds kārdinājums, kā lai tam turos pretī? Klau, par katru labi paveiktu darbu tu saņemsi koku graušanai. Es domāju, ka kokrauzis mums vēl ļoti daudz palīdzēs.